Labvakar, spēcīgie Latvijas neatkarīgās televīzijas skatītāji. Nu ko, sveicieni jums no Raimonda Bergmaņa un Armanda Simpsona un, protams, no Daina Zāģera, Marika Leiša un Māra Rozentāla un arī pārējiem spēka vīriem, kuri piedalās šogad Siltums jums Latvijas spēka vīra atklātajā čempionātā un laipni lūgti 4. posmā Jēkabpilī. Jā, no iepriekšējais posms Dainim Zāģerim bija vēsturiski. Pirmo reizi ir uzvarēts kāds no Latvijas čempionāta posmiem. Bet šis tiesnesis Ivars Kazeļņiks jau ir tiesājis visus iepriekšējos posmus un arī šo, bet viņam ir jauns palīgs. Viņa brālis Agris Kazeļņiks. To tu labi pateici, palīgs. No ko, cienījami skatītāji, kāda situācija pēc 3 posmiem kopvērtējumā? 2 līderi, Artis Plivda, Dainis Zāģeris, Mariks Leitis 3. un Mārs Rozentāls 4. Protams, kā jau jūs visi zināt, visi dalībnieki cīnās par vietām iekļūšanu finālā, lielajā finālā 6. un 7. augustā Ventspilī un Limbažos. Nu, sākam ar Viva Color ķēras stumšanu, 300 kg. Nu, svari nav no tiem lielākajiem, bet katrā ziņā redzēt atkal kārtējo reizi, cik daudz spēka ir jāpatērē spēka vīriem. Un, nu jā, Andrim Lešoniekam labs noskaņojums. 300 kg viņš tulītās novedīs vienā Jā, Armand, 300 kg ir tas spēks, kas jāpieliek un pacelt tikai tās ķeras, bet viss kopā šīs ķeras svars ar šīm 2 riepām ir 800 kg. Un līdz ar to, protams, ka tas nav viegli. Ļoti daudz skatītāji arī Jēkabpilī sanākuši uz jauno atjaunoto saliņu, Kruspils saliņu, kur ir atjaunota estrāde un dalībnieki startē Jēkabpilī ar pilnu apņēmību un nav ko zaudēt, lai arī laiks ir ļoti karsts, un Andris izmanto savu priekšrocību šajā vingrinājumā. Nu, izskatās, ka Laurim Gabrānam laikam vēl tiesības nav. Uz ķēras stumšanu. Jā, knapi netrāpīja mucā. Nu, labi, ka tiesneši pamanīja, un, protams, šis ir ļoti grūts vingrinājums, un dalībniekiem jau pašā sākumā ir bīstam tieši priekš roku plaukstu noraušanas. Un jaunais dalībnieks Oskars Martužāns, 19 gadi, pirmo reizi. Nu, ļoti karēvīgi noskaņots. Nu, parīnums, paskaties, ko dara jaunais dalībnieks. Pirmo reizi vispār startējot amatieru sacensībā šajā sezonā. 2 sacensības ir nostartējis Oskars. Un viņš mēģina jau sacensties elitē. Nu ko, lai viņam viss izdodās un veicās. Un, protams, novēlēsim Oskaram veiksmi, jo, nu, grūti. Gan dalībnieki ir ļoti pieredzējuši, gan arī šie svari krasi atšķirās no dalībniekiem, kas startē amatieru sacensībā. Bet katrā ziņā, manuprāt, ka Oskara Martužāna rezultāts pārsteidz daudz klātesošies, vai tevi arī? Es domāju, viennozīmīgi, jo neviens negaidīja. Daudziem nav tā izdevies atnākt, ieraudzīt, uzvarēt. Novēlēsim to Oskaram. Mariks Leitis, Māris Rozentāls. Nu, te jau varētu teikt 2 smagsvari viens pret otru jau pirmajā disciplīnā Jēkabpils posmā. Māris Rozentāls, Mariks Leitis. Marikam Leitim iepriekšējais posms beidzot izdevās, manuprāt, tā kā viņš bija ieplānojis. Varēja, protams, vēl labāk, ja Dainis Zāģeris nebūtu priekšā, bet viss vēl ir priekšā. Vēl pāris posmi būs un lielais fināls, protams, saliks punktiņus uz bet redzat, Mariks Leitis. Abi divi arī garām. Šitiem arī jāiet uz pāretestāciju uz autovadītāju tiesībām. Un jā, Dainis Zāģeris, iepriekšējā posma uzvarētājs, šogad, vai pareizāk sakot, šajā posmā mazliet var uzelpot. Viņa lielākais biedrs, konkurents, draugs, treneris un viss kopā. Artis Plivda Jēkabpilī diemžēl nepiedalās. Nu jā, bet galvenais, lai nav zvaigžņu slimība sākusies pēc Daugavpils posma, un cerēsim, ka Dainis spēs sakoncentrēties un arī veiksmīgi nostartēt šajā posmā Jēkabpilī, lai gan, protams, nav viegli visu laiku lidot no Spānijas uz sacensībām Latvijā. Saki, Daini, kā tu jūties pēc Daugavpils superīgās uzvaras? Ļoti labi. Turpin cīnīties. Tad uzstādījums šodien kāds? Nav uzstādījumi, jācīnā. Un kad tad Artis ir izstājies šodien nestartēs, tas tev tā kā par labu nāk? Var jau būt, bet man vienmēr ar Arti patīk cīnīties. Artis jau vispār tāds foršs puika, ar viņu forši pacīnīties, ja? Jā, garlaicīgi tāpēc šodien. Daini, mēs tev šodien atradīsim citu, ar ko cīnīties. Mēs atradīsim citu. Dainis Zāģeris ļoti diplomātiski katrā ziņā. Dīdis Zāriņš, Ildārs Sviķis tiek līdz finišam, un katrā ziņā rezultāti ir atkal par sekundi starpību tikai.
Jā, nu, neliela kļūda pielaid Dīdzis Zariņš, nu, un viņš ar katru startu progresē. Nu, vērosim, kā viņam vieksies šodien. Mareks Jākapsons atgriezies pēc neilga laika, izārstātas traumas, un vēlēsim Marekam, lai viss līdz sezonas beigām būtu piepildījies, un viņš iekļūst starp tiem dalībniekiem, kas startēs finālā. Jā, nu pagaidām līderis ir 13,7 sekundēm ir Mareks Leitis. Vai izdosies kādam no pārpalikušajiem dalībniekiem pirmajā disciplīnā pārspēt šo rezultātu? 13,78, 8 sekundes simtaļas. Ingus Kaktinieks zaudē Marekam Leitim. Nu, es nezinu, tur vienkārši varētu abi divi piedalīties sinhronajā peldēšanā un rezultātus uzrādīt vienkārši fenomenāls. Jā, nu Marekam ir grūti pēc traumas atgriezties, nu, kamēr uztver šo ritmu, jo Ingus atgriezies pēc 2 gadu pārtraukumu un ļoti veiksmīgi ir uztver šo sacensību ritmu. Bet uzvar Mareks Leitis. Mareks Leitis ir ļoti kauniecisks noskaņots. Vai tas varētu būt pieteikums arī uzvarai kopvērtējumā, redzēsim tālāk, bet Mareks Leitis izcīna maksimālo punktu skaitu pirmajā vingrinājumā. Ingus Kaktinieks, Rolands Fersters 3. vietā, Andris Leišnieks 4. Dainis Zaģers tikai pēc tam kaut kur 5. vietā, jā, nu ko laikam būs tomēr Arta Plivda nestartēšana ietekmējusi viņu. Un nākamais vingrinājums trio, bet Vikinga prese laiklimits 60 sekundes, svars uz rokām, kas jāpaceļ taisnās rokās virs galvas, 145 kilogrami. Nu, te komentāri katrā ziņā ir lieki. Es nezinu, man liekas, ka televīzijas skatītāji, kur jau regulāri seko līdzi, jau ir apmēram sapratuši, kas, kur, kā tie svari, bet tie, kas pirmo reizi pieslēdzās mūsu pārraidē, vienā vingrinājumā 800 kg, citā vingrinājumā 145 kg, pilnīgi nevar neko saprast. Jā, nu 145 kg tieši tāpatās, kā ķerā ir šis svars uz rokām, ko ceļ šai brīdī Roberts Kiperzo, bet visa baļķa svars kopumā ar iekārtu ir vairāk kā 600 kg. Un tik smagu Vikinga presi vēl Latvijā dalībnieki nebija cēluši, un šis ir atkal, nu, būtībā laikam tas, kas pacels visvairāk, tas ir labākais rezultāts uz to brīdī Latvijā vispār, kas ir cēlis. Vai gadījumā nav tā, ka Jēkabpils posmā šāds svars otrajā disciplīnā ir pateicoties tieši otrajam tiesnesim Agrim Kazeļnikam, kuram ir viens no mīļākajiem vingrinājumiem, šis tieši Vikinga preses vingrinājums? Iespējams, viņš gribēja paskatīties, ar ko viņam varētu būt cīņa finālā. Vai arī kā mocās viņa uzraudzībā esošie sportisti? Jā, nu daudz dalībnieku tiešām izmanto šo iespēju, ko mums laipni piedāvā Ogres gāzes nodaļa, kur Latvijas gāzes noliktavās ir mums iespēja trenēties, un cilvēki brauc no visas Latvijas un trenējas uz inventāru, kas tiek uzglabāts tiešām šajā Latvijas gāzes nodaļā Ogrē. Un tātad 8 reizes tas nozīmē, ka ir jauns līderis, bet neaizmirsīsim to, ka Lauris Gabrāns startē tikai 3. šobrīd. Jā, nu pagaidām ir, bet Laurim bija trauma bija Daugavpilī, ir sāpes bicepsā, un izskatās, ka šajā vingrinājumā viņas netraucē, bet es domāju, varbūt kādā citā vingrinājumā tas nemaz tik viegli nebūs. Nu ko, Dīdzis Zariņš, otrā sezona, un tiešām ļoti veiksmīgi. Gan šī sezona ir sākusies Dīdzim, gan arī viņa pirmā starptautiskie izbraucieni ārpus valsts ir ļoti veiksmīgi norisinājušies, un es domāju, tas Dīdzim dod papildus enerģiju, un mēģinās Dīdzis cīnīties. Vēl jau vairāk zinām, ka tiešām Artis Plivda nestartē. Līdz ar to it kā ir pavērusies šī iespēja cīnīties par šo podestu, bet, protams, ļoti pieredzējuši dalībnieki Andris Leišnieks, Mārs Rozentāls, Ingus Kaktinieks, neviens negribēs atdot šo iespēju stāvēt uz šī goda pedestāla. Un paskatieties paši, ko dara Dīdzis Zariņš. Uzstāda labāko rezultātu 9 reizes, bet atkal jāatkārtojās, ka priekšā ir tādi grandi kā Māris Rozentāls, Mareks Leitis, pats Dainis Zaģers. Tā kā, rezultāti, protams, ka var mainīties, bet, nav diezko patīkam droši vien arī tā saucamajiem grandiem ķerties klāt, vērsim pie ragiem, kad zina, kad iepriekšējais dalībnieks ir uzstādījis jaunu labāko rezultātu. Viennozīmīgi, un es domāju, Māris arī ir pārsteigts, varbūt tiešām psiholoģiski pārsteigts no Dīdza rezultātu, un arī Lauris ļoti veiksmīgi 8 reizes ir pacēlis šo milzīgo svaru. Pārspēs Māris vai nē? Pārspēs Māris, Māris nepadodas. Droši vien psiholoģiski, viņš kā es varu zaudēt Dīdzim iekšēji. Bet, diemžēl, jā. Situācija ir mainījusies, un viņš atkārto tikai Dīdzis Zariņa rezultātu. Ildars Sviķis tiek galā ar 6 reizēm, un tagad nevarēja saprast, ir apmierināts, nav apmierināts. Jā, vērsim pie ragiem ķerās Dainis Zaģeris. Neaizmirsīsim, ka Dainim šis ir viens no pateicīgākajiem vingrinājumiem, pateicoties spēcīgajiem
pleciem, mugurām. Kas vēl jābūt ir? Nu, šeit arī, protams, kājas, nu, ir tāda dalībnieka kā Židruns Savickis, kur neizmanto varbūt tik daudz kājas, jo viņam ir nenormāli stipras rokas. Bet, nu, mūsu sportisti izmanto visu šīs muskuļu grupas, ieskaitot arī kāju muskuļus, un, nu, ļoti pārliecinoši, ļoti pārliecinoši. Nu, cik tad viņš cels, vai tad viņš uztraucās par kādu citu? Jā, droši vien kāds dalībnieks ir aiz viņa, un, nu. Skaitlis vispār. Normāls. Kandavā pirmā vieta šajā vingrinājumā bija tas tev mīļākais vingrinājums. Viens no mīļākajiem. Kāpēc necēl vairāk? Es domāju, pietiksies. Nu, diezko par to padomāja Andris Lēšelnieks. Padomāja, ka jā, tiešām pietiekās. Kas tā Andri bija noticis šajā posmā? Jā, Andris brīnumainā kārtā varbūt ir kāda trauma, mikrotrauma, jā, nevar saprast. Rolands Pērsters 7 reizes, ļoti labs rezultāts. Arī Rolands pamazām ieiet šai sacensību ritmā. Ingus Kaktinieks tomēr, jā, šī trauma, pleca trauma liedz viņam. Nu, viņš tāds ļoti tāds spēcīgs sacensību dalībnieks, kas cīnās, bet nu nekāda vēl Ingusam nav sanācis nokļūt uz godu piedestālu. Lai gan Dainis Zaģeris apliecina savu līderu statusu šajā posmā, uzvara Viking presē 13 reizes. Un tātad Dainis Zaģeris pirmais, Didzis Zariņš ar 9 reizēm un Mārcis Rozentāls ar 9 reizēm. Otrajā vietā Lauris Gabrāns trešais un pirmās disciplīnas uzvarētājs Mareks Leitis tikai 9. vietā ar 5 reizēm. O, jā, tas ir pārsteigums un šai brīdī rezultāti. Nu, protams, Dainis Zaģeris ir līderis, Lorants Pesters un Mārcis Rozentāls ir līderi, dzenās pakaļ un Mareks Leitis pagaidām tikai 4. vietā. Nu ko, vērosim, kas notiks tālāk. Reklāmā! Atgriežamies Jēkabpilī ar 3. vingrinājumu. Siltums jums Latvijas spēkvīru čempionātā nākotnes nešu nešana. Nu jā, šie neši ir tie, kas parasti izsūc no dalībniekiem visus spēkus pēdējos. Nu, šajā brīdī šis ir 3. vingrinājums. Un Māris Blomfelds veiksmīgi ir ticis galā 25 metru attālums, lai gan rezultāti ir diezgan pārsteidzoši. Parasti dalībnieks veids daudz ātrāk šo distanci. Nu, vērosim, ar ko mums var nodemonstrēt šīs dienas sacensībās Ingus Kaktinieks un Mareks Leitis. Jā, nu, Mareks jūt, kad nekur tālu tie pārējie dalībnieki nav aizskrējuši, un viņam šis ir ļoti labs vingrinājums, viņam ļoti labi padodās, un viņš vēl var mēģināt cīnīties un, nu, radīt galvas sāpes Dainim Zaģerim. Nu, to arī, protams, ka viņš mēģinās darīt, jo ir 3. vingrinājums, sacensības ir pusē, un tā kā vairs tādu ūdeni izliet nevar nemaz Mareks atļauties. 16,38 sekundes, noteikti pagaidām labākais rezultāts. Cik ilgi paliks labākais, to mēs redzēsim. Neko es nedomāju vēl. Kāpēc Mareks neko vēl nedomā? Interesanti zināt. Nav laika. Vēl ir 3 vingrinājumi priekšā, nav laika domāt. Tad, kad būs to noslēgušās sacensības Jēkabpils postā, tad varēs domāt, vai bija vērts domāt vai ne. Droši vien tagad stāv turpat trases malā, tur rīkšķis, ka neviens viņu nepārspēs. Jā, nu, grūti, jā, redzam, Marekam Jākapsonam tiešām pēc šīs traumas atgriezties, nu, diezgan smagi sanāca, jo tomēr šie svari, ko ceļ un nes mūsu dalībnieki, ir ļoti smagi. Un Didzis Zariņš. Nu, Didzis Zariņš. Kur tad Didzis ir aizskrējis? Jā. Lūk. Nu, es atpazīstu savas botas viņam kājās. Varbūt tās ir tā labā lieta, ka šajā sezonā ir daudz palīdzējusi Didzim. 16,38 sekundes. Identisks rezultāts ar Mareku Leiti. Nē, nu, šodien dalībnieki tiešām kā norunājuši vienkārši veids distanci vienādās sekundēs un vienādās sekundes simtaļās. Jā, nu, tikmēr Lauris cīnās vairāk, jau es domāju, pats ar sevi, jo nu, šis svars ir tiešām ļoti smags, 380 kg, un laika apstākļi arī nelutina sportistus. Un, protams, arī tas, ka šīs jau ir 4. posms, mums vairs tikai ir palikuši šis un vēl viens posms, un tad mēs uzzināsim šī gada finālistus. Dīdzi, es tev gribu kaut ko jautāt. Dīdzi, tu esi aizņemts puisis. Juridiski nē. Nu tad man ir jautājums, kā tu domā, kāds ir tavs rezultāts? Es nezinu, kāds mans rezultāts, bet es noteikti zinu, ka viņš varēja būt labāks, ja atkal nesasteigtu vingrinājumu.
Es tev varu pateikt, ka jums ir identisks rezultāts ar Mareku Leiti 16:38. Atkārtots labākais rezultāts. Atkārtots labākais rezultāts, vienāds rezultāts īstenībā. Es tev apsveicu, Didzi. Iedomājies. Kāds sakars bija ar juridisko brīvību? Jā, man arī bija grūti saprast, bet, laikam, kad kļūst, labs rezultāts, kļūst populārs, tad droši vien arī rodās pielūdzējs daudz vairāk, un šis skrējiens ir vēl aizraujošāks. Māris Rozentāls pēdējos 5 metros izrauj uzvaru pār Daini Zāģeri, un viņš ir ļoti priecīgs par savu rezultātu Jēkabpils posmā. Pirmā vieta, ko tev ir ko teikt šajā jautājumā? Es esmu nenormāli dusmīgs. Par ko? Viss kārtībā. Paldies jums, skatītāji. Tā kā viņš ir nenormāli dusmīgs, viņš uzrāda labākos rezultātus. Rezultāts 16:00. 16:0. Par ko tur dusmoties, Māri? Tu esi uzrādījis labāko rezultātu, absolūti labāko šajā te disciplīnā. Es domāju, ka Māris bija sadusmojies par iepriekšējo vingrinājumu Vikinga presi, bet Māris Rozentāls apliecina, ka šis ir viņa vingrinājums. Pārspēja gan Mareku Leiti, gan Dītu Zariņu un Dainis Zāģers tikai 4. vietā. Jā, interesanti būs pavērot, kāda tad ir situācija kopvērtējumā pēc šiem visiem vingrinājumiem. Un Dainis Zāģers ir līderis, bet tikai puspunktu no viņa atpaliek Māris Rozentāls. Mareks Leits arī turpat Dīdzis Zariņš. Lūk, sacensības kļūst arvien interesantāks un interesantāks. Es domāju, arī jums, televīzijas skatītāji, šis posms paliks ilgi atmiņā ar to, ka ir ļoti sīva cīniņš. Un kas tad? Kas tad tas? Akmeņu celšana. Mums taču Ceturtais vingrinājums. Mums Vēl pusstunda mums ir laiks kopā ar jums, kas jāpavada. Cik man ir informācija, tad tuvojās lietus mākoņi un dalībniekiem, lai būtu iespēja celt akmeņus, nevis lietus laikā ir ievietots šis vingrinājums kā 4. sacensību programmā. Mareks Jēkabsons, trauma, tiešām šis ritms ir izsists, un Mareks nekādi nevar uzķert. Bet Oskars Martužāns pirmo reizi startējot, 19 gadi, jau 3 akmeņi un ļoti ātri. Rolands Fersters, 4 akmeņi, 36-35. Ļoti apmierināts izskatās Rolands arī šajā vingrinājumā. Māris Blumfelds, tradicionāli Māra Blumfelda, 2 akmeņi. Kas būtu jādara Mārim? Jo visu laiku mēs skatāmies, mēs turam īkšķus, bet pagaidām netiek virs tā sešinieka. Andris Leišaunieks pēc ilgiem mocībām ir beidzot pacēlis 4. akmeni. Mēs gaidām, jo Māris ir cēlis, Andris ir cēlis 5 akmeņus. Vajadzētu viņam arī šajā sezonā to izdarīt. Redzam, ka ir Artis Plivda arī ir klāt, atbalsta savus konkurentus, tāpat laikā draugus un kolēģus. Neraud, Ingus, viss kārtībā, ķeries pie akmeņiem. Pārāk stiprs ožamais spirts, acīm redzot, ir ieelpots. Jā, ar asarām acīs un pie akmeņiem klāt. Jā, Ingus, kā es teicu, ir tāds, kā arī daudzās futbola līgās, ir tādas komandas, kas ir līderi, kas ir, uz kuriem visi zina, ka tiem vienmēr ir jāuzvar, bet ir tādas, kas nekad nepadodās. Ir tādas vidusdaļas komandas, un Ingus ir tieši tāds dalībnieks, kas nekad nepadodās. No A līgas neizlido, bet augstāk pagaidām vēl netiek. Pagaidām viņam ir grūti, bet es domāju, ka Ingusam ir šis potenciāls viennozīmīgi, lai tiktu augstāk. Tikai vēl drusku ir jāsaņemās, un es domāju, ka viņš būs ļoti bīstams finālā. Ļoti bīstams būs visiem dalībniekiem finālā, jo no viņa, kā es teicu, nevar zināt, un ko sagaidīt, jo viņš var pacelt 5 akmeņus, viņš var nosliet ļoti ātri rokas satvēriens, vispār viens no spēcīgākajiem vispār Latvijā. Pagaidām ļoti labi, pagaidām ir ļoti labi, 4 akmeņi, 5. akmens, un Ingus tomēr saka, vai tomēr būs šis 5. akmens, mēģinājums ir, jā, pagaidām nepakļaujās Ingum šis 5. akmens šajā sezonā. Artis Plivda apmierināts ar savu kolēģu sniegumu un tā svilpē un aiziet sacensību līderis Dainis Zāģers. Jā, protams, ka mēs atkal kārtībreiz varam prognozēt 5 akmeņus. Jautāju, lūdzu, ko mēs varam prognozēt? Kļūda pie 2. akmens, nokrīt, izslīd ārā. Bet ar atkārtot mēģinājumu tas ir augšā un tagad jau zina par savu prognozi, ka būs 5 akmeņi. Nezinu. Jā, tādas kļūdas pieļauj daudz sportisti, un redz, kur Artis Plivda atbalsta. Tas ir tas, kas visvairāk ir nepieciešams, es domāju, gan sportistiem, gan vispār sabiedrībai Latvijā, kad mums vajadzētu vienam otru atbalstīt.
Jā. Un kaut kas ir noticis ar Daini. Nu, neticām, vai tiešām šī būs tā vieta, kad Dainis nepacels 5 akmeņus. Paši redzējāt, jā, pie otrā akmens likās, ka tāds kārtīgs slamdanks būs, bet izslīdēja akmens no rokām. Tā kā laika limits iet uz beigām. Kaut kāds pārsteigums, kaut kas ir noticis ar Daini šajā posmā. Daini, tu tur netrāpīji savai mazai peciņai virsū. Netrāpīja. Klausies, tev Daugavpilī bija otrā vieta un pacēla visus 5 akmeņus, kas traucēja to izdarīt Jēkabpilī. Nevienmēr viss izdodas, kā ieplānots. Nu jā, redz, Dainim varbūt nevienmēr izdodas, bet kā sacīt, jāsaka, kā saka visi sportisti preļos, tas celsim 6 un 7. Nu jā, nu līdz preļiem vēl ir jātiek un jāpabeidz šis posms. Un Mareks Leitis redzot, vai arī viņš kļūdās. Ko šodien sacensību dalībnieki dara? Nu, tā vēlme uzvarēt un nokļūt uz šī uzvarētāja paaugstinājuma ir tik liela, ka pieļauj tik bērnišķīgas kļūdas. Vai nu arī sacensību dalībnieki ir nedaudz noguruši jau, jo šīs ritmas, kādā ir vasarā jāstartē spēka vīriem, ir ļoti, ļoti grūts. Gan pašmājas sacensības, gan arī sacensības ārzemēs. Nu, un izskatās, ka Mareks ir izdomājis savādāk taktiku. Mierīgi redzot to, ka Dainis nepacēla. Mierīgi pacelsim un zina to, ka viņš var uzvarēt, Un ko? Nu, vai tiešām arī Mareks Leitis nepacēla šodien 5. akmeni? Uz ceļiem ir, un tomēr viņš apliecina, ka viņš ir 5 akmeņu cēlājs. Tu viņam parādīji! Jā, parādīji. Tieši kā Mārtiņ Mārtiņ Kamtar. Jā. Visai Latvijai. Nu, noteikti visai. Kāpēc es šodien tāds aizdomīgi, dīvaini, nopietns? Es jau neesmu tā citiem tikai liekas. Citiem tā liekas. Tad viss kārtībā ar tevīm, ja? Jā. Izskatās, ka Marekam galīgi nepatīk runāt mikrofonā. Jā, nu Mareks tiešām mums nav tas lielākais runātājs. Uzaicināsim kādreiz viņu pakomentēt sacensības, un viņš sāks runāt. Bet darītājs gan viņš šodien ir ļoti labs. Nu, un Dīdzis Zariņš. Klusi, kamēr lielie vīri savā spārtā dala šo, vēl nenošautā lāčādu, tikmēr Dīdzis mierīgi ceļ savus akmeņus un ar tādu pārliecību jau, lai gan viņš tikai pirmo reizi mūžā tāls posmā pacēla 5 akmeņus, bet šeit jau ceļ diezgan pārliecinoši. Nu, ir nelielas kļūdas, nogurums arī, protams, un dalībnieki palīdz ar rožamo spirtu, un vai tiešām Dīdzis atkal pacels 5. akmeni? Nu, tā jau būs tāda lielmeistara meistarība katrā posmā pacelt 5 akmeņus. Nu, pagaidām šis 5. akmenis slīd ārā visiem dalībniekiem. Nu, uz ceļiem ir. Vai būs spēka? Jā, Dīdzis Zariņš kā tev reizi paceļ 5 akmeņus. Tu paspēji vēl dažas sekundes, tev tikai šķīra, lai nepacelt. Nu, kā tev liekas, viss kārtībā? Īstenībā nav kārtībā, jo tie akmeņi bija par tuvu bišku salikt, un 4. akmenim vajadzēja panākt atpakaļ, lai es varētu vispār uzlikt virsū. Riebīgi asistenti. Arī pārstu pirkstu, jo viņi pārāk stūvu stāvē. Izklausījās cits vārds, te tuvu, bet tas nekās pirksti, asinis, sviedri un prieka astaras. Tas viss ir spēka vīru sacensībās vienmēr bijis. Un Mārim šajā sezonā vēl nav izdevies pacelt 5 akmeņus. Nu, varbūt šoreiz Māris var pacelt tos 5 akmeņus, vai arī šoreiz Māris apstāsies uz 4. akmeņu. Mārs ir iegādājis, viņam arī ir akmeņi un viņiem ir kuldīgāk, kur trenēties. Līdz ar to es domāju, beidzot Mārim vajadzētu realizēt to potenciālu, kas viņā pašā piemīt un ir iekšā. Nu, ko? Cienījamie skatītāji, 4. posms vēl nav. Mārim šai sezonai izdevies pacelt šo 180 kg smago akmeni uz 1,20 m augstumā podestu. Uz kājām ir, Māri ir jāliek, šajā brīdī, Māris saņemies, brālis palīdza un ar savu atbalstu, un diemžēl arī Jēkabpilī Māris bija ļoti tuvu 5. akmeņa uzcelšanai uz podestu. Mierīgi palaižam vaļā siksnu, elpa. Māri, viss ir kārtībā. Bišķiņa zona pazuda. Klausies, bez Daugavpilī tieši tas pats notika kļūda un zaudēts pjedestāls uz godalgotām vietām, kā šodien izskatās. Tāds ir sports.
Tas ir tikai normāli. Kādreiz jāuzvar un kādreiz arī tā kā nē, jā? Nu jā, gribēju šodien to 5. beig pacelt. Bet būs nākošais, jā. Prēļos, Mār. Prēļos, jā. Pareizi, nav ko vien. Prēļos būs tiešām grūti uzdevumi šodien. Bet uzvaru šajā posmā, nu, protams, kā tas arī bija prognozēts. Mareks Leitis izcīna uzceļot 5 akmeņus visātrāk. Nu, tikai 2 dalībnieki uzcēla 5 akmeņus, 1. un 2. vietas ieguvējs Mareks Leitis Dīts Zariņš. Dainis Zāģeris kļūda un 3. vieta 4 akmeņi. Māris Rozentāls ar 4 4. vietā. Nu, pārējie, manuprāt, ka izdarīja visu, kas bija viņu spēkos un kas arī bija prognozēts. Nu, pagaidām, man liekas, tā liela kļūda nav, jo 3. vieta pārāk daudz punktus nezaudēja Dainis, bet kāda ir situācija? Dainis ar vienu vēl ir puspunktu priekšā, turpat ir Māris Rozentāls. Un Dīdzis Zariņš ir ļoti tuvu pjedestālam. Jā, nu, mūsu sacensības kļūst arvien interesantākas. Un kā viņas noslēgsies, neviens vēl pagaidām nevar prognozēt. Šajā brīdī tiek sagatavota Latvijas Dzelzceļa Līvalds kombinācija. Ļoti sarežģīts vingrinājums, kurā būs ietvertas gan fermeru pastaiga, gan riepa. Un atkal cīnās ar šo 400 kg smago riepu. 400 kg smagā riepa. Un koferīšu 125 kg katrā rokā, jā. Nu, bet tas ir pēc akmeņu celšana, kad muguri jau ir ļoti, ļoti nogurusi. Un, jā, Oskars Martušāns, paskatieties, amatieris startē pirmo reizi elitā, 19 gadu. Nu, varētu teikt, ja viss izdosies, tā varētu būt mūsu spēka vīru nākotne. Rolands Fersters, Ildars Sviķis arī tiek līdz finiša līnijai, un tagad pāris, jā, nu, pārsteigums ir par Andru Leišonieku šajā posmā. Īsti nevar saprast. Iepriekšējā posmā viņš teica, ka viņam tik labi gājis ir, ka, kas viņam tur tās kotlets bija sacepts mājās, un gali bija ļoti labi saēdies, un kartupeļus, nu, acīm redzot, varbūt, ka... Nu, parasti viņš arī skrēja ātrāk, nu, varbūt tiešām kāda trauma Andriem liedz izmantot savu spēku pilnvērtīgi šīs dienas sacensībās, un šis pāris tiešām ir viena otra dalībnieka vērts. Un līdz ar to nu, grūti prognozēt, kurš būs labāks un kurš uzvarēs šajā ļoti sarežģītajā un grūtajā kombinācijā. Un slīd kājas Andrim, un viņš nedaudz sāk atpalikt, jo Ingus bija visu laiku aiz muguras viņam, un Andris bija priekšā. Un tagad jau Ingus ir priekšā, un Andris negrib padoties. Ļoti līdzvērtīgs pāris. Un ir finišējis Ingus un uzvarējis Andri Leišaunieku. Jā, Andrim pavisam grūti iet. Nu, slīd kājas, kaut kas nav Andrim šodien labi. Priecīgs laikā. Tāpēc, ka laiks labs. Laiks labs vai ir pirmais? Vēl nezinu. Ir. Pagaidām, Ingus, tu esi pirmais. Tātad apsteigts ir Ildars Sviķis, un pagaidām Ingusam Kaktiniekam 48,53 sekundes. To mēs redzam arī, jā, ekrāna augšējā malā, bet ir liels bet šobrīd uz strīpas. Ir paskatieties, Māris Rozentāls burtiski palecoties, tā kā tāds trīsoļos skrien pēc lielās smagās riepas. Un, jā, te jau nu gan mēs varam prognozēt, ka 48,53 sekundes pēc šī pāra finiša kritīs vienīgais par labu kuram no sacensību dalībniekiem. Dainis Zāģeris pagaidām ir izvirzījies ar vienu vēlienu priekšā Mārim Rozentālam, un vēl viens ir atlicis, un tad arī rezultāts būs fiksēts. Jā, nu, Dainis Zāģeris pilnīgi iekrīt iekšā, varbūt kādreiz strādājis servisā, skatās, vai viss kārtībā ar riepu, un arī Māris finišē. Nu, Māris tiesīgi apmierināts nav, bet Dainis gan ir priecīgs par rezultātu. Tas ir jauns, labākais rezultāts šajā vingrinājumā, un ļoti interesants pāris. Man liekas, Dīdzis Zariņš, nu, ir startējis, jā, viņš ir vienā vingrinājumā uzvarējis, mēs paši to redzējām Kandavā. Un līdz ar to viņš ir startējis, gandrīz vai noslēdzošais nākamajā vingrinājumā, bet nu, šeit dalībnieki steidza, neskatījās, ka viņi ļoti kavētu darbu, ja? Neskrēja tā kā uz pēdējo sabiedrisko transporta līdzekli, bet Mareks Leitis ir saodis pjedestāla garšu un cīnās. Protams, iespēja viņām ir, jo nestartē Artis Blīvda, un līdz ar to viņam ir ļoti labs izredzes pacīnīties par ļoti augstvērtīgu vietu šīs dienas sacensībās Jēkabpilī. Jā, 38,22. Daiņa Zāģera rezultāts nav pārspēts, bet Mareks Leitis uzrāda otro labāko rezultātu, bet atceramies, ka puspunkts šķir pagaidām kopvērtējumā abus sportistus. Ko jūs te runājaties? Kas jums tur ir pa lietu? Viņi man nesaka neko. Klausies, šodien tāds ļoti runīgs. Tāds vienmēr.
Kā patīk riepiņi? Ļoti labi. Vajadzētu varbūt vēl vienreiz varētu pārvelt. Vajadzētu arī divas. Šitā varētu līdz piltenē aizripināt. Nē, Kāpēc ne? jums pašiem riepas. Mašīnas riepas vai kādu riepu, Marek, tu domāji? Daļa Zaģers uzvar šajā vingrinājumā un paliek turpat droši vien konfertēmā, bet to mēs redzēsim nākamajā tabulā. Mareks Leitis minus pēdiem. Māris Rozentāls ceļās augšā vietu pēc vietas. Ingus Katinieks lieliski 4. vieta šajā vingrinājumā. Nu jā, Andris Leišonieks, mēs jau par viņu runājām, acīm redzot, kaut kas nav labi viņam Jēkabpils posmā. Līderis joprojām Dainis Zaģers ir atrāvies pa 1,5 punktu. Māris Rozentāls 3. Dīdzis Zariņš. Nu, ir iespējas pacīnīties par godalgoto trīnieku vēl. Jā, un mēs uzzināsim, kā noslēgsies šīs sacensības pēc viena vingrinājuma, bet tagad neliela atpūta. Un mēs esam atgriezušies Jēkabpilī. Noslēdzošais vingrinājums, automašīnu turēšana, 2 automašīnas. Plēsīs dalībnieks uz pusēm, un šeit nu ļoti svarīgs ir tiešām šis roku satvēriens. Un situācija pirms pēdējā vingrinājuma ir ļoti interesanta. Pagaidām līderis ir Dainis Zaģers, nu burtiski 1,5 punktu viņam atpaliek Mareks Leitis, un Māris Rozentāls ir 3. vietā. Turpat gan ir netālu arī Dīdzis Zariņš. Nu, situācija ir ļoti interesanta. Vēl jau vairāk zinot, ka Mareks Leitis ir ļoti spēcīgs šajā vingrinājumā, nu viņam tiešām pavērās ļoti laba iespēja izcīnīt pat pašu augstvērtīgāko vietu. Bet pagaidām Roberts Kipers 2 sekundes. Apbrīnojami labs rezultāts. Roberts Kiperzo ir no šo latiņu nolicis ļoti augstu. Es domāju, ka tas bija tāds tā kā šoks pārējiem dalībniekiem. Nu, Oskars Martužāns, redzam, kā cīnās šis jaunais sportists. Atgādinām televīzijas skatītāji. 19 gadi ir šim jaunajam spēka vīram. Un kā jau Raimond, tu teici, es domāju, ka ar katru gadu mēs Oskara Martužāna uzvārdu izrunāsim arvien skaļāk. Palīdziet pieturēt. Vai kaut ko paostīt? Nē, Kā ir turēt mašīnā šito lielo vīru agri? viņš smags ir. Klausies, Oskar, bet tu nākošajos posmos arī būsi. Centīšos. Re, kā Oskars saka, ka viņš būšot. Paldies, Oskar, lai tev veicas. Nu, domāju, gan Agrim Kazeļģikam 150 vai 100. Jā, nu, es domāju, 150 viennozīmīgi ir. Nu, tātad es ceru, ka viņš nebija daudz ēdis brokastis un pusdienas, tad vēl vismaz 5-7 kilogrami klāt. Tikai viena. Māri, kas tu pa krinķi? Es gaidīju, ka šitā ripos, viņi vispār neripoja. Nu, protams, tur taču agris iekšā nesēd. Nav. Pārsteigums. Viss kārtībā. Kas tur īsti bija? Tā Es domāju, ka Māris pats bija apjūts un neko nesaprata. Jā, no Laurim šī trauma, biceps trauma, liec. Uzvārīt augstvērtīgi rezultāti šajā sacensībās Mareks Jākapsons. Es domāju, arī Mareks nav apmierināts ar šo rezultātu, jo viņam ir ļoti spēcīgs satvēriens. Nu, pagaidām izskatās, ka visi tieši nevar noturēt agra pusi. Nu, ko, Andri, nu parādi, ka visas šīs neveiksmes un rezultāti, kuri neļāva iekļūt augstāk par 7., 8., 6. vietu, ir tikai nejaušība. Pēdējais vingrinājums Andrim Leišoniekam no Gulbens, un tāda ļoti interesanta poza ir ieņemta, bet katrā ziņā krampis ir, un tur pilnīgi sakotis zobus, jā, bet līdz labākajam rezultātam netiek 16,66 sekundes. Jā, nu es domāju, ka Andrim viennozīmīgi ir kaut kāda liga, un viņš nevar pilnvērtīgi parādīt visu to, ko viņš ir gatavs. Bet, nu, Rolands Fersters, viņš jau mums vienā posmā ir pārsteidz šajā vingrinājumā, un pašlaik izskatās ļoti veiksmīgi. Viņš ir uzsācis šīs sacensības, ļoti labu ieņēmis šo pozīciju, un nekas neliecina par to, ka tā būtu grūti. Nu, nevar jau redzēt aiz brillēm, bet, nu, viņš uzrāda pagaidām labāko rezultātu, un šī tuvojās 30 sekundžu robežai. Abrīnojams rezultāts Rolanda Ferstera. Bravo! Rolands, saki, vai izdevās uzlikt to latiņu pietiekam augstu? Domāju, ka nē. Klausies, bet Talsos tev arī ļoti labi gāja turēt tos rallistus, vai ne? Jā, nesūdzos.
Nu, pieticīgi ir atbildi. Domāju, ka ne. Katrā ziņā šīs automašīnas, redzot, cik neveiksmīgi izdodas viņas turēt, vai pareizāk sakot, neizdodas noturēt. Iepriekšējiem sacensību dalībniekiem arī Ildaram Svīķim, tā kā, manuprāt, ka Rolandam Fersteram tas latiņa tomēr varētu būt ļoti augsts. Katrā ziņā pirmajam trīniekam jau nu noteikti. Normāli, es varu arī godīgi 30 sekundes vienalga, kādas mašīnas tas būtu un kādā veidā. 30 sekundes turēt pie 100% noslodzes šādā veidā mašīnas ir ļoti grūti. Un es domāju, ka pārējiem dalībniekiem būs gandrīz vai neiespējami pārspēt. Bet Ingus Kaktinieks uzrāda ļoti augstvērtīgu rezultātu. 22 sekundes, tas arī ir tāds ļoti vērtīgs rezultāts. Nu, ko, vai būs kāds vēl viens nākamais pārsteigums no Dīdža Zariņa, kas varbūt ļaus viņam ielikt godalgotajā trīniekā? Izskatās, ka Dīdzis negluži ir ieņēmis ļoti ērto pozīciju un vajadzētu drusciņ zemāk, jo pēc fizikas. Jā, bet rezultāts nav peļams. Galvenais bez traumām. Jā, jo man visu laiku plīsa rokas, un tad šoreiz vismaz labāk. Mazliet bišķi švakāks rezultāts, bet, lai plaukstas vesels. Arī, protams, ka prātīgi, jo vēl priekšā ir nākamais posms un cīņa par lielo finālu ir tikai priekšā. Es nezinu, bet Dīdzim tas varētu... kas notika ar Māri? Māri, klausies, tu mani nebeidz pārsteigt. Kas tas bija? Nogurums. Bet ko ar to piedestālu darīsim? Gan es viņu kādreiz vēl iekarošu. Tu domā, ka Dīdz tev pārspēja? Iespējams jau, ka jā, bet tas ir normāli, bet es vēl parādīšu, vēl sacensības ir priekšā vēl. Ko tu darīsi nedēļu tagad, kad ir atpūta? Daudz ēdīšu un trenēšos. Tā, vot redziet, spēka vīri, tā ir jādara, daudz jāēd un jātrenē. Jā, šo apņēmību jau gan Mārim neviens mūžā neatņems. Bet viņam nevar redzēt, ka viņš daudz ēd, jo viņam ļoti labi vēdera muskulatūra. Nevar redzēt, kā dažiem citiem šeit dalībniekiem, bet Mareks Leitis. Tu par Mareka vēdera muskulatūru runā? Marekam nav kur atkāpties, un viņš zina, šis ir viņa vingrinājums, iespējams, ka šī ir viņa diena, kad viņš var nokļūt uz godpiedestala augstākā pakāpienā. Un viņš centīsies to izdarīt, lai gan Rolanda rezultāts bija apbrīnojams. Viņš nepārspēja Rolandu Fersteri. Saka kaut ko. Pagaid mazliet. Klausies, šis ir tavs mīļākais vingrinājums. Ja veicās, tad ir. Kā tas notiek? Tu pagājušreiz bija 3., šoreiz tā kā 2. Vienmēr jāprogresē. Un tad nākošreiz būs? Tad 1. Tad redz, visi dzirdēja, Mareks teica, nākošreiz 1. Bet tu zini, ka nākošreiz ir Prēļos. Jā, tieši tā. Nākamreiz ir Prēļu posms ar Arti Plīvdu priekšgalā. Un, kā jau Artis teica, ja viņš zaudēs Prēļos, tad tur Mama kotletes nedos. Tieši tā. Dainis ir ieņēmis nezinu kādu pozīciju. Tas kaut kas no Spānijas vēršu cīņām ir. Vēl vajadzēja sarkanu lupatu varbūt Dainim priekšā, un tad jau būtu, pilnīgi. Bet viņš noturēja agra pusi, izslīdēja otra puse. Dainis, saki, kādas mašīnas ir Barcelonā? Vieglākas. Klausies, tu tā pamatīgi mums tā pārsteidz ar katru reizi, vai tā tava pirmā vieta tā ir uz palikšanu? Šoreiz jau laikam nebūs. To mēs nevaram, protams, zināt, bet saki, tu nākošreiz arī būs Prēļos? Prēļos nebūs, piedodiet. Prēļos nebūs? Nē. Espaņola. Tikai uz pils finālu. Tikai uz finālu. Tu mūs sarūktini. Jāatpūšās. Dainis saka, ka viņam ir jāatpūšās. Diemžēl, paldies, Daini. Bet uzvar šajā disciplīnā Rolands Fersters. Jā, tad pavērosim, kāda tad bija tā vieta secība tieši šajā vingrinājumā. Un tā, Rolands Fersters ir uzvarējis, Mareks Leitis 2. Roberts Kiperso, augstajā 3. vietā, un kur ir Dainis Zāģeris, tikai 7. vieta. Tikai 7. vieta. Vērosim, kāda tad bija situācija, un kurš tad ir uzvarējis Jēkabpils posmā. Un tā, par uzvarētāju kļūst Mareks Leitis, izrauja uzvaru no Daina Zāģera roka, un Dīdzis Zariņš pirmoreiz mūžā iekļūst
godalgotajās vietās pār puspunktu pārspējot ļoti pieredzējušo Māri Rozentālu. Nu, katrā ziņā to, ko mēs pieprasījām no Dīdža Zariņa, to arī viņš mums parādīja, bet kopvērtējums pēc 4 posmiem joprojām Dainis Zaģeris pirmais, 4 punktus atpaliek Mareks Leitis un Artis Plīvda 3. vietā, bet noteikums ir tāds, jūs paši dzirdējāt, Dainis nebūs, Artis būs posmā Preļos. Jā, nu, Preļu posms vienmēr ir izcēlies tiešām ar ļoti lielu skatītāju daudzumu, kā arī ar ekstrēmiem laika apstākļiem. Cerams, ka arī tādi viņš šogad būs. Un ar kraukli Arta Plīvdas pakaucī. Protams, un jaunā zvaigzne mūsu Oskars Martužāns. Cerams, ka viņam pietiks spēka un izturības, un lai viņam veicās arī nākamajos posmos. Nu, dalībnieki pēc sacensībām vienmēr smaidoši. Ingus Skaktinieks varbūt gluži nav apmierināts, bet Māris Rozentāls ir apņēmības pilns atgriezties un pierādīt, ka tā bija tikai neliela neveiksme. Protams, vislielākais prieks ir Dīdzim Zariņam, Dainim Zaģerim nedaudz pārdzīvojam, un posma uzvarētājs Mareks Leitis. Nu, vēl jau vairāk kļūst interesanti, ar ko noslēgsies šī gada sacensības. Bet ar jums šovakar kopā biju es, Raimonds Bergmanis un Armands Simpsons. Ar labvakar!